Šodien tiekamies ar Ilonu Indriksoni, jauniešu lietu speciālisti un koordinatori. Sveika, Ilona! Sveicināti! Bieži izskan viedoklis, ka jauniešu lietas tas ir par brīvā laika pavadīšanu un aktivitātēm pēc skolas. Vai tā tas ir? Kad runājam par jauniešiem, tad domājam cilvēkus no 13 līdz 25 gadiem. Un tā ir visaktīvākā sabiedrības daļa. Es būšu droša to teikt, jo šajā vecumā no tiem 13 līdz 25 gadiem jaunieši aktīvi meklē savu identitāti, viņi meklē savu vietu sabiedrībā un arī veido savu vērtību sistēmu. Un Preļu novadā jaunieši ir ļoti dažādi. Ir jaunieši, kuri mācās skolā. Tos mēs redzam visvairāk, tie mums ir tā kā vispieņemamākā un tāda visredzamākā grupa. Bet ir jaunieši, kas studē, un viņi nav šeit uz vietas ikdienā, bet tik pa laikam atbrauc uz mājām, un arī skaitās mūsu jaunieši. Tad ir jaunieši, kuri nestrādā un nemācās, bet meklē iespējas. Arī tādiem vajadzīga ir palīdzība. Ir jaunieši, kas ir aktīvi un uzsākuši uzņēmēju darbību. Ir tādi, kas strādā algotu darbu. Ir tādi, kas dibinājuši jau ir ģimenes. Tā kā jauniešu portrets Preļu novadā ir ļoti dažāds. Saki, kā Preļu novada pašvaldība palīdz jauniešiem? Ir daudz vajadzību, tāpēc pašvaldība soli pa solim rada vidi un apstākļus jauniešu attīstībai. Tiek nodrošināta neformālās izglītības iespējas, tiek nodrošināta liederīga brīvā laika pavadīšana, tiek atbalstītas jauniešu iniciatīvas un arī tiek veicināta līdzdalība, kas ir būtiski ļoti šajos laikos. Un arī ir ļoti svarīgi, kad ir pieejama informācija un atbalsts. Un jaunatnes joma ir ieintegrēta ļoti daudzās citās pašvaldības jomās. Tāpēc mums ir svarīga sadarbība un saskaņota rīcība, ko arī mēs cenšamies darīt, sadarbojoties ar dažādām iestādēm, organizācijām, biedrībām un arī speciālistiem. Un vēlāk es jūs iepazīstināšu ar savu jaunatnes darbinieku komandu, kura sastāv šobrīd Preļu novadā no 5 cilvēkiem, un tos jūs redzēsiet vēlāk. Vai vari pastāstīt, kādas ir galvenās aktualitātes šobrīd? Jā, tātad man ir 4, ko es gribētu izstāstīt šodien. Pirmā ir pievērsiet uzmanību. 1. maijā tika izsludināts jauniešu iniciatīvu projektu konkurss Paplašini robežas. Nu jau 3. gadu. Un jauniešiem ir iespēja pieteikt savu ideju un saņemt līdz 300 eiro savas idejas realizēšanai. Tā kā jaunieti, ja tu jūti, ka tev ir ideja un to varētu iekļaut 300 eiro, droši raksti pieteikumu un iespējams tava ideja tiks atbalstīta. Aktualitāte numur 2. Šobrīd Preļu novada pašvaldībā tiek īstenots projekts Proti un dari 2.0. Tas ir domāts jauniešiem no 15 līdz 29 gadiem, tādiem, kuri nemācās, nestrādā un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki. Dažreiz dzīvē ir tādas situācijas, ka tu nezini, ko darīt tālāk. Tu esi iesprūdis. Un šis projekts palīdz atrast nākošo soli, jeb atrast šo ceļu. Tāpēc meklē informāciju Preļu novada mājaslapā par šo projektu. Iespējams, tu atradīsi arī savu mentoru, kas tev palīdzēs turpināt savu attīstību un atrast savu vietu dzīvē. 3. aktualitāte. Gribēju pastāstīt par skolēnu vasaras nodarbinātību, kas ir ļoti būtiski arī priekš mūsu Preļu novada. Šogad sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru Preļu novada pašvaldība rada iespēju 70 jauniešiem strādāt vasaras darbu. Un šis bija tāds interesants process, jo mēs mēģinājām pietuvināt šo te darba pieņemšanu, kā tas notiek reālajā dzīvē, dodot jauniešiem iespēju
piedzīvot, ko nozīmē, ka tu piesakies darbam un ka tev ir darba pārrunas un nopietni jāgatavojas ir šīm darba pārrunām. Bija pieteikušies 105 jaunieši šogad un 70 jau ir notikušas visas atlases un pārrunas, un 70 jauniešiem būs iespēja strādāt mūsu pašvaldības dažādās iestādēs vasarā. Un pēdējā ceturtā aktualitāte, ar ko es gribēju padalīties, ir resursu bāze. Preļu novada mājaslapā sadaļā jaunatne mēs esam ievietojuši tādu sadaļu resursu bāzi, kur pagājušā gada laikā mēs apkopojām 31 Preļu novada organizācijas iestādes resursus. Tur ir, tātad, ja ieej šajā mājaslapā, šajā resursu bāzē, tad var redzēt dažādas lietas, kas ir pieejamas jauniešiem. Tur ir gan telpas, gan spēles, gan inventārs, gan turisma dažādas lietas un daudz citu lietu. Tā kā, ja gadījumā tev savām aktivitātēm ir nepieciešams kaut kas, piemēram, kāda lielformāta spēle, tad tu vari sameklēt spēli, paskatīties, kurā vietā tā ir atrodama, sazvanīties ar koordinātoru un paņemt šo spēli, piemēram, uz brīvdienām savai dzimšanas dienai. Izmanto šo iespēju. Saki, Ilona, kur jauniešiem meklēt aktuālo informāciju? Informācija ir publicēta Preļu novada pašvaldības mājaslapā sadaļā jaunatne. Tāpat arī mums ir 3 jauniešu centri Preļu novadā, Preļos, Riebiņos un Aglonā. Viņiem ir katram sava Facebook lapa, kurā tiek publicēta visa aktuālā informācija, kas notiek šajos jauniešu centros. Iepazīstināšu jūs ar savu komandu. Sintija, Amanda, kas mūs sagaida Riebiņu centrā pakāpieni? Šogad mūs sagaida ilgi gaidītais notikums Preļu novada jauniešu gada balva 2025, kas notiks šeit, Riebiņu kultūras namā, kā arī pilngadības svētki. Un arī augustā mēs šeit svinēsim Riebiņu pagasta svētkus. Pāris gadus atpakaļ Amanda vērsās pakāpienos ar savām idejām kā praktikante, un mēs tās īstenojām. Nāc, jaunieti, arī tu, un īstenosim tās kopā, organizējot pasākumus gan iekštelpās, gan ārtelpās. Šogad uzsāksim arī regulāru mobīlo darbu Galēnu pusē un Vārkavā. Tāpēc tiekamies! Marta, kas aktuāls notiek Aglonas stropā? Aglonas stropā, mīļie jaunieši, jūs esat aicināti piedalīties dažādās aktivitātēs un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku. Piemēram, šeit jūs varat uzspēlēt galda spēles, piedalīties dažādās viktorīnās, tematiskajos konkursos, kā arī izzinošajās aktivitātēs. Tāpat jūs esat laipni aicināti arī izteikt savas iniciatīvas un piedalīties savas vidas radīšanā. Drīz tuvojas vasara, un vasarā mēs ikdienu aicinām visus savus apmeklētājus 11. piedalīties dažādās radošajās, izzinošajās un arī sportiskajās aktivitātēs. Esam aktīvi, esam šeit un darām kopā. Sintija un Karīne, pastāstiet lūdzu, kādas aktivitātes ir plānotas šogad jauniešiem un arī jauniešu centrā 4? Tātad Preļu novada pašvaldība šogad īsteno digitālo projektu, un Preļu novada jauniešu centri tiks aprīkoti ar jauniem digitālajiem rīkiem. Kā arī šogad augustā mums sagaida brīnišķīgi jauniešu svētki, Preļu novada jauniešu gada diena 2025, kur mēs aicinām jauniešus pavadīt aktīvu dienu Preļu pludmalē un tikties uz vakara pasākumu. Un vēl mēs visas vasaras garumā gaidām arī jauniešus uz brīvprātīgo darbu, tāpēc, ja tu jaunieti vēlies veikt brīvprātīgo darbu, nāc pie mums uz Jauniešu centru 4. Jauniešu centrs 4 ir vieta, kur tu ikdienu vari pavadīt savu brīvo laiku. Un ne tikai, bet arī piedalīties dažādās aktivitātēs, turnīros, kino vakaros. Un ja tu negribi piedalīties kādā no mūsu veidotajām aktivitātēm, tu vari nākt pie mums ar savu ideju, un mēs to īstenosim. Tiekamies aktivitātēs!